izmeklēšanas darbības, tad jāveic ir apskats, aizturētās personas jāpracina, tā kā veiksim procesuālās darbības. Mums, redzot šos te video materiālus un tiešraides no notikuma vietas, šķita, ka policija tomēr īsti situāciju nekontrolē. Kādēļ netika pielietots Latvijas rīcībā esošais ūdens metējs? Es domāju, ka situācija nebija tik sarežģīta, lai sāktu pielietot ūdens metējus. Turklāt bija ļoti daudz cilvēku, kas bija tāpat vērotāji un arī tomēr ciemieti, tā kā mēs izmantojam citus resursus. Kāda ir jūsu informācija par to, kādas gāzes tika izmantotas protestētāju izgaiņāšanai? Šobrīd tā informācija ir ļoti pretīga, vai jūs varat kaut ko apstiprināt vai noliegt? Mēs nepielietojām no savas rīcībā esošās granātas asargāzes, vienīgi šeit specifienīgi no savas, neliela apjoma atgādņātos no uzbrucējiem. Vai jūs uzskatāt, ka jūs kā valsts policijas... Jūs kaut kur man pazudāt.